Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pozicionē sevi pārdabiskam risinājumam. Šodienas rakstu vieta. Un tas kungs sacīja uz Mūzu: ko tu brēc uz mani? Saki Izraēla bērniem, lai tie dodas ceļā, bet tu pacel savu zīzli un izstiep savu roku pār jūru un pāršķel to, lai Izraēla bērni var iziet cauri jūras vidu pa sausumu. 2. Mūzus, 14. nodaļa, 15. un 16. pants. Šodienas pārdomas. Dieva tauta bija tikko izgājusi no verdzības, un varētu domāt, ka problēmas bija palikušas aiz muguras. Taču tā nenotika. Dievs apcietināja faraona sirdi, un viņš ar savu armiju dzinās pakaļ bēgošajai tautai. Atrodoties iespiests starp priekšā esošo sarkano jūru un karaspēku, kas nāca no aizmugures, tauta sāka sūdzēties, ka labāk būtu palikuši verdzībā. Dieva atbilde bija šāda: lai tauta dodas ceļā, bet tu, Mūzu, pacel zīzli un es likšu jūrai pāršķelties. Ienaidniekus, ko jūs šodien redzat, jūs nekad vairs neredzēsiet. Šis pārdabiskais notikuma pavērsiens nodrošināja ceļu Dieva tautai, bet, kad jūra aizvērās, tā pilnībā iznīcināja vajātāju armiju. Ja tev šķiet, ka esi iesprostots no visām pusēm un nespēj virzīties uz priekšu, zini, ka Dieva atbilde paliek nemainīga. Celies, beidz sūdzēties un tici. Paklaus maniem norādījumiem, un es dāvāšu tev uzvaru. Šodienas lūkšana. Tēvs, lūdzu piedod, ka esmu kurnējis un apšaubījis tavu spēju visu vērst par labu. Es apņemos darīt savu daļu, pilnībā uzticoties un sekojot tev. Paldies, ka tu dari savu daļu, radot pārdabisku risinājumu un uzvaru. Jēzus vārdā. Āmen.